Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 12. nodaļas. 6 dienas pirms Paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņi Jēzum sagatavoja mīlestību. Marta apkalpoja, un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Tad Marija, paņēmusi māciņu īstas, dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Bet Jūda Iskariots, viens no viņa mācekļiem, tas, kurš viņu vēlāk nodos, sacīja: kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem? To viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Tad Jēzus sacīja: liec viņu mierā, lai viņa to saglabā manai bēru dienai, jo nabagie vienmēr būs pie jums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Amen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs lūdzam pēc Tava svētā gara palīgu, lai Tu mums katram māci saprast to, ko mums katram vajag, tieši mums un šajā brīdī. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Amen. Šīs dienas sprediķi ir apmēram 1400 vārdi. Bet es jūs gribu iedrošināt, jums klausoties šo sprediķi nav jābēdā par to, ka daudz no tā neatcerēsieties. Jo, lai jūs varētu saņemt ticības spēku un mieru, jums vajag saņemt tikai vienu vārdu. Viens vārdiņš no Dieva ir labāk nekā 1000 manu vārdu. Un pat ja jūs no šīs sprediķa neatcerēsieties nevienu vārdu, bet jūsu uzmanība ticībā paliks pievērsta Jēzum, tad arī šis sprediķis būs teicami padarījis savu darbu. Runa tā tad atkal nav par iegaumēšanu, bet vairāk par to, ka mūsu uzmanība tiek pievērsta Jēzum. To tad arī tālāk pārdomājot šīs dienas sprediķa tekstu darīsim. Mūsu šīs dienas sprediķa teksts no Jāņa evaņģēlija vēsta par notikumu, kas norisinās īsi pirms Paskas svētkiem. Bet šie Paskas svētki šajā reizē sasniegs savu piepildījumu, jo šajā reizē pienestais upuris pārspējas visus un izmainīs cilvēku dzīves uz visiem laikiem. Šajos Paskās svētkos blakus nokautajiem un upurētajiem jēriem pāri stāvēs Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Šajā Paskā Kristus upuris pie krusta tiks pienests, un ar savām svētajām asinīm viņš nodibinās mieru un šķīstīs cilvēku sirdis no visiem grēkiem. Tāpēc šīs dienas sprediķa teksts mūs pamazām ieved Kristus ciešanu stāstā. Tātad apmēram nedēļu pirms Paskas svētkiem Jēzus ir aizgājis uz Betāniju. Viņš tur apciemo un uzturas pie saviem mīļajiem draugiem, pie Lācara, kuru viņš ir uzmodinājis no mirušajiem, kā arī pie Lācara māsām, pie Martas un Marijas. Jēzus arī šajā reizē tiek uzņemts kā ļoti tuvs un gaidīts viesis un draugs. Viņi Jēzum gatavo mīlestību. Lācara māsa ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā elementā. Viņa rīko mīlestību, un Jēzus, kā arī Lācara māsa, ir savā ele
un gādā, lai viss mīlestība laikā ir savās vietās. Lācars un Jēzus mācekļi sēž pie galda, un tad mūsu uzmanība tiek pievērsta Marijai. Tad Marija, paņēmusi māciņu īstas dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Līdz šim brīdim šo notikumu varētu nosaukt par ļoti brīnišķīgu un skaistu dievkalpojumu. Jēzus ir notikuma centrā. Viņa dēļ tiek rīkots mīlestība, tiek svinēta viņa klātbūtne. Un tad vēl šo dievkalpojumu izgrazno Marijas mīlestības pilnā sirds. Viņa paņem māciņu, jeb apmēram 330 gramus īstas dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem. Un nams, šis vienkāršais nams, kas kļuva par skaista dievkalpojuma vietu, pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Bet tālāk, ak vai, īstenojas tautā lietotais teiciens, kur Dievs būvē baznīcu, tur velns blakus ceļ savu kapelu. Dievkalpojumu skaistumu izjauc Jūda Iskariots. Viņš saka, kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem. Šo lasot un dzirdot varētu padomāt, ka tas izklausās ļoti dievbijīgi. Paganu nevajag ar dārgām mantām rīkoties izšķērdīgi, jo mēs taču varam tās izlietot labdarībai. Bet apostolis Jānis neatstāja mūs neziņā un sniedz paskaidrojumu par to, kāpēc Jūda tā sacīja. Jānis paskaidro, to viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Izrādās, ka ne jau nabagi Jūdu Iskariotu interesēja, bet gan tā naudiņa, kas plūda caur viņu kā maka turētāju. Dievkalpojuma labo smaržu izjauca Jūdas Iskariota skaudības smaka. Dievkalpojuma labā smarža viņu tracināja. Tā viņam koda acīs un dedzināja nāsīs. Ne mīlestība uz Jēzu, bet mīlestība uz naudu bija iedegusies, un šī nekrietnā mīlestība dzemdināja savu dārgo bērnu skaudību. Jūda vēro dievkalpojumu, bet viņš to redz kaut kā pavisam citādāk. Viņš neredz dievkalpojumu. Tas viņam kaut kā paslīd garām. Vērodams notikušo, viņš izvēl ārā kalkulātoru un rēķina, cik par šādu dārgu nardu eļu varētu dabūt naudu. O jā, 300 denāriju. Kas par skaistu summu? Viņš nenociešas un saka, ka vajadzēja taču šo eļu pārdot un naudu izdalīt nabagiem. Atcerēsimies, ka tas ir ārējais, ko viņš sacīja. Aiz šī teikuma stāv, cik tad es no tā varētu dabūt, cik tad es denārijas varētu ieripināt savā kabatā. Lai mēs varētu kaut cik izprast, par kādām summām iet runa, norādīšu, ka denārijas toreiz bija dienas alga. Ja šī dārgā nardu eļļa maksāja 300 denārijus, tad tas nozīmē, ka šī eļļas pudelīte bija gada algas vērtībā. Tā tiešām bija dārga eļļa.
Un te es mūsu uzmanību atkal vēlos pievērst Marijai. Viņa piedalīdamās šajā skaistajā dievkalpojumā deva Jēzum to dārgāko, to labāko un vērtīgāko, to, ko viņa visticamāk taupīja savai kāzu dienai, lai tajā varētu iepriecināt savu līgavaini. Bet tā nenotika. Marijas sirds tika kustināta un uzrunāta, un viņa vēlējās šajā mājas dievkalpojumā ziedot to visu labāko, kas viņai bija. Viņa Jēzum deva to pašu labāko, nevis to, kas bija palicis pāri. Marija nepiegāja pie sava kosmētikas skapīša un nedomāja, ai, te kaut kāds lētais odekolons pudeles apakšā ir palicis, nu tad to Jēzum došu. Nē, nevis to, kas ir palicis pāri, bet to vērtīgāko Marija dāvāja. Viņas sirds mīlestību uz Jēzu lika viņai ņemt nārdu eļļu gada algas vērtībā un ar to svaidīt Jēzus kājas. Sirds, kas ir iepazinusi Dieva sirdi, atbild ar to pašu. Dievs dod mums to pašu labāko, sevi pašu, jaunu dzīvi un dzīvību, visu grēku piedošanu, iedvesmu, prieku un mieru. Vai ir vēl jautājums, ko mēs varam dot? Dot un ziedot tikai to labāko, nevis to, kas ir palicis pāri. Es nevienu nevēlos aizvainot, bet diezgan bieži pamanu, ka cilvēki no savām finansēm Dievam ziedot tik, cik ir palicis pāri. Un no sava laika Dievam ziedo tik, cik ir palicis pāri. Vispirms dāsni sev, bet kaut ko citiem, bet Dievam, tik, cik paliek pāri. Bet šeit jau nav runa par dāsnumu. Runa ir par sirdi. Ko es turu par vērtību savā dzīvē? Sev pašu, savu tuvāko draugu atzinību un novērtējumu. Kas ir Dievs manā dzīvē? Lutera vārdiem runājot, uz ko mana sirds manā dzīvē paļaujas un kam uzticas, tas tad arī ir mans Dievs. Varbūt var arī sacīt šādi, kas visvairāk man dzīvē atņem laiku un finanses, tas arī ir mans Dievs. Un šajā vietā un brīdī, kā toreiz Lācara un viņa māsu namā paceļas dažādu Jūdas veidīgo balsis, kas šņāc un krāc, ka tā taču nevar, sevi taču arī nedrīkst aizmirst. Un jā, kas tad jums tur baznīcās notiek? Jūs tur apvārdojat un apkrāpjat pensionārus, lai viņi ziedot jūsu zelta jumtiem un jaunajām automašīnām. Jums tur, draudzē, tas ir tikai tāds biznesa projekts, ar ko jūs krāpjat cilvēkus. Paties dāsnums, ziedojuma un ziedošanās vienmēr kaitinās Jūdas veidīgos. Tie uzreiz skaudībā rēķinās, kur tad citur to naudiņu varētu ieguldīt. Bet atcerēsimies, ka ne jau kaut kur citur ieguldīt, bet vislabāk jau ieguldīt viņu pašu kabatā. Visas ārējās runas un apvainojumi, kas vēl aizvien nāk pār draudzi, ir tikai tā pati nelāgā skaudības smaka. Jūda Iskariots toreiz skaudības piesātināts rēķināja, ka par dārgo eļļu varētu saņemt 300 denārijus. Un noteikti viņš jau bija parēķinājis, cik no tā varētu iebāzt savā nelieša kabatā. Dievam 10. tiesa. Un jā, vai tad es sliktāks, man arī 10. tiesa. 30 skanošie izklausās patiešām labi. Bet vai tie aizgāja gar degunu? Kāda skāda, kā vajadzētu to izlabot?
Un varbūt jau jūs zināt, Jūda Iskarots to izlaboja. Tikai par kādu cenu. Viņš šos 30 denārijus saņēma par Jēzus nodevību. Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Labāk Jēzus pie krusta un 30 sudraba skanošie kabatā. Tāda bija Jūdas Iskarjota sirds un ticība. Bet es negribu rādīt ar pirkstu uz viņu sacīdams, lūk, viņš toreiz bija tāds un šitāds, un lūk, kāds nelietis un nodevējs. Mani neuztrauc Jūda toreiz, bet Jūdas veidīgie mūsdienās. Un varbūt es sacīšu tieši, ka mani uztrauc Jūdas veidīgie mūsdienās, un mani uztrauc pat Jūda manī. Ka es dažkārt Dievam gribu dot to, kas paliek pāri, nevis dot to labāko un ticēt, ka Dievs mani kaunā nekad neatstās. Mani uztrauc tas, ka dažkārt citu cilvēku vērtējumu par sevi es vērtēju augstāk nekā Dieva vērtējumu. Pēc Jūdas Iskarjota vārdiem, ka šo dārgo eļļu vajadzēja pārdot un izlietot citādāk, droši vien Marijā uz brīdi iedzina vainas izjūtu. Iespējams, Marija iedomājās, un ja nu Jūdam ir taisnība, varbūt, ka es darīju nepareizi. Bet Jēzus nekavējoties apsauca Jūdu un teica, liec viņu mierā. Jēzus skaidri novilka robežu, bet savā pusē viņš paturēja Mariju. Jūdam vajadzēja palikt ārpusē. Un mana lūkšana ir, lai šī robeža, kuru velk Jēzus, ar vienu paliek kaut kur ārpus manis, ārpus mums, ārpus šī dievnama. Bet šeit mūsu svētā Jāņa dievnamā, mūsu sirdīs un manā sirdī notiek skaists un brīnišķīgs dievkalpojums, kurā mēs ar visu sirdi, savu prātu, visu gribu svinām Jēzus klātbūtni. Ka mēs svinām to, ka viņš mums dod sevi, ka viņš mums dod to, ko neviens un nekad mums nespēs dāvāt. Ka viņš no manis un no mums izņem ārā nodevēja Jūdas sirdi un attieksmi. Un katram no mums dāvā Marijas sirdi un attieksmi. Dievs, es lūdzu, lai mūsu sirdīs notiek patiesa un skaists dievkalpojums, piepildīts ar mīlestības labo smaržu, ar tavu dāsnumu un mūsu dāsnumu, ar tavām dāvanām un mūsu pateicību. Dievs, mēs Tevi slavējam un mēs Tev pateicamies, jo Tu esi pats mūsu vislielākā dāvana. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.